Mani sauc Aļģers Ģečins. Es dzīvoju un strādāju Rīgā. Un ka jebkurš rīdznieks saskatu ne tikai pozitīvas izmaiņas savā pilsētā, bet arī daudzas problēmas, kuram diemžēl netiek pievērsta īpaša uzmanība. Kā vienu no galvenām problēmām saskatu augstu ēnu ekonomikas īpatsvaru pilsētā. Labums no tās ir tikai nelielai cilvēku grupai, bet kopumā tas traucē pilsētai attīstīties. Jāsaprot, ka pašvaldība dzīvo no mūsu nodokļiem. Katram no mums rodas arī loģisks jautājums. Kāds konkrēti man sakars ar kaut kādu pašvaldību? Un kāds man no tā labums? Bet atbilde ir ļoti vienkārša. Mēs esam tie, kā ir atkarīgs, kā mēs dzīvosim rīt. Kāda būs mūsu pilsēta un kāda pilsētā dzīvos mūsu bērni. Atbalstot aploksņa algas vai neoficiālo darbu, Rīga katru gadu zaudē vairākus miljonus latu, un cilvēki zaudē savas sociālās garantijas. Un tagad pajautājot katrs pats sev, vai mēs varam atļauties vēl vairāk pasliktināt savus dzīves apstākļus? Es domāju, ka nē. Tāpēc es vēlos kopā ar jums vienot strādāt, atbalstot katra iedzīvotāja intereses un tiesības uz Rīgas nākotni. Ticot sev, palīdzot tev.